Mums tā kā liekas, bet kāpēc man nav viss šis? Tāpēc, ka šitas bija viss tas, kas bija tevai mammai. Un viņa šito visu tev iedeva. Kārlis Gustavs Jungs ir teicis tā, tas, ko mēs neapzināmies, veido mūsu likteni. Un mēs to saucam par likteni. Bet patiesībā tam ir iespēja mainīties. Tad ir jānes nesošās konstrukcijas, un tad ir ļoti biedējošs brīdis, jo to sauc dekonstrukcija, kad tevi noārda līdz pamatiem. Tajā brīdī, kad tu griezies, lai glābtu vecākus, tu esi ar muguru pret saviem bērniem. Bet pieaugšana ir tad, kad tā nabas saite kļūst neredzama un gara, un viņa pārtop par citu mīlestības sekni, kad es atzīstu jūs kā savus vecākus, kā vislabākos savus vecākus. 15. maijā pasaulē atzīmēja Starptautisko ģimenes dienu. Tāpēc uz sarunu aicināju klīnisko psiholoģi, ģimenes sistēmisko sakārtojumu konsultanti Sanitu Aišpuri. Mēs runājam par ģimeni kā sistēmu un par to, cik lielā mērā ģimene cilvēku var celt, dot drošības izjūtu un spēku augt, bet reizēm arī kavēt viņa izaugsmi un dzīves lidojumu. Tātad saruna par dzimtes ietekmi un mūsu vietu ģimenes sistēmām. Ar Sanitu Aišpuri, sēžot skaistījos Innovation dīvānu salonu dīvānos, sarunājos es, Inga Akmentiņa Smildziņa no Latvijas vecāku organizācijas. Sāksim ar to, ka tu esi psihologs un tad, kad es tur lasīju, kas ir tas, ko tu piedāvā, kas ir tie pakalpojumi, ko tu piedāvā, tur rakstīts ģimenes sistēmiskie sakārtojumi, un par tiem es esmu dzirdējusi, bet tad šī saruna, kad tu izstāsti, kas tas tāds īsti ir? Kas tas ir pa zvēru? Jā. Tā ir metode, viena no jaunākajām, bet viņas patiesās tādas ideoloģiskās saknes ir patiesībā dzimušas pie senajām ciltīm, kur daudz paudzi dzīvoja kopā. Tas mūsdienu nosaukums ir ģimenes, tur ir variācijas, bet, teiksim, saprotamākā ir ģimenes sistēmisko sakārtojumu praktiķis vai konsultants vai facilitātors, un tur var strādāt gan individuāli ar cilvēku, bet ņemot vērā visu viņa ģimenes sistēmu, vai arī var vadīt grupas, un tad to sauc par grupu sistēmisko sakārtojumu vadītājs. Lielos vilcienos tā pamatdoma ir tāda, kad mēs ienākot iekšā, pat tad, kad mums ir 1 minūtīte, mēs esam jau ar milzīgāko bagāžu. Mēs nākam no savas ģimenes sistēmas, un tā visa sistēma, viņa kaut kā sevi organizē. Un tā lieta, tā, pieņemsim, varbūt kaut kāda problēma, grūtība, bērna kaut kāda uzvedība vai kaut kāda mūsu izaicinājuma situācija, viņa patiesībā ir simptoms, jeb signāls, kas runā par visu to sistēmu. Tas nav tikai par to cilvēku vienu. Un tad šajā pieejā, kurā strādāju es un arī daudz citu kolēģi, mēs skatāmies uz visu to kopainu. Mēs tā kā nepaņemam zelta zīltiņu ārā no okeāna, mēs paturam prātā, ka viņi nākusi ir no okeāna. Mēs skatāmies, kas ir ar visu to okeānu, un to zīltiņu neko ar viņu nedaram atsevišķi no okeāna. Bet tas nav tā, ka tagad ģimenei jāsanāk tajā grupā un ka tu tagad kārto to ģimeni. Nē, tā ģimenei nav jānāk, jo patiesībā mēs viņus visus tajā brīdī, kad cilvēks ienāk telpā, pēc kāda laika, tu jūti, cik blīvs paliek gaiss, cik daudzi no viņas sistēmas ir ienākuši iekšā, jo mēs esam ļoti, ļoti saistīti ar saviem senčiem, ar saviem vecākiem, vecvecākiem, dzimtām, un mēs viņus patiesībā nesam iekšā. Un mūsu uzdevums ir tā kā atpakot un ieraudzīt, kas ir iekšā tajā cilvēkā, kas ir tie dzimtas neizstāstītie stāsti, kas ir neatrisinātās lietas, kas ir neizsāpētie samazglojumi, jo tie nākamie, viņi savā mīlestībā, mēs esam ļoti, ļoti lojāli un piederīgi. Un mēs ļoti bieži caur savu dzīvi iznesam kaut ko patiesībā iepriekšējie vienkārši ir norījuši, noklusējuši, jo viņiem nav bijusi kapacitāte ar to kaut ko darīt. Un tas mana bērna alerģiskais simptoms, vai tas, kad es 3. reizi precos un 3. vīrs, pat ja katrs ir no cita kontinenta, finālā atnes to pašu stāstu, runā par to, kad es caur sevi spoguļoju un runāju kaut ko, kas ir noticis aiz manīm. Un tur ir noklusētas. Tur ir noklusēts kaut kādas sāpīgas situācijas stāsti, un es neapzināti vienkārši to visu parādu un piedzīvoju caur sevi. Arī stāstīt kādu piemēru? Piemēram, atnāk pāris, vienalga vai atnāk viena sieviete vai pāris, ar to, ka viņi ir izmēģinājuši visu iespējamo, viņi netiek pie bērna. Viņi nevar tikt pie bērna, viņi ir mēģinājuši arī mākslīgās apaugļošanas ceļā, un viņi ir izmisuma pilni. Un tad skatoties, kas ir noticis ar katru šo cilvēku atsevišķi viņa dzīves griezumā, un kas ir noticis ar šīs sieviešu līniju pirms viņas, un ar šī vīriešu līniju pirms viņas, tur var ļoti, ļoti bieži atklāt, kas ir šie neizstāstītie, sāpīgie, ļoti bieži arī traģiskie notikumi, kas ir bijuši kā rezultātā. Šis sievietes ķermenis, viņas fizioloģija, tā kā runā mammas un vecās mammas vai vēl sanāk sieviešu vārdā, un viņa, pieņemsim, saka, kad es neņemšu tavu sēklu,
Es nelaidīšu tevi ar tik lielu varu pār sevi, jo citi vīrieši ir manas dzimtas sievietēm nodarījuši pāri. Pārskatāmā dzīves vēsturē ir tā, ka sievietei, pieņemsim, kā meitenei bērnībā nācies piedzīvot tēva aiziešanu no ģimenes, un viņas psihe it kā vēlās uzticēties vīrietim, bet viss viņas ķermenis, viņas dvēseli, viņa nespēja uzticēties, un tāpēc viņas dziļākā būtība nespēja paņemt to, kas savienot viņu ar šo vīrieti uz mūžu, un viņiem dzimtu kopīgs bērns. Vai arī, varbūt, ja viņas pārskatāmā dzīvē viss ir kārtībā, tad tur ir dzimtā daudzi zaudētie bērni, tur ir ārlaulībā dzimušie bērni, tur ir, piemēram, ļoti bieži atklājās aborti, ārlaulības sakari, līdz ar to no ģimenes sistēmas izslēgtie bērni un izraidītās dzīvības. Un tagad, kad pēc vairākām paudzēm kāds nāk cert kāju pie zemes un saka, es gribu, tad kaut kāds lielāks spēks saka, bet jūs tik daudz atraidījāt. Un jūs par viņiem nerunājat, un jūs nevienam no viņiem nesat iedevuši vārdu, kāpēc, lai mēs jums dotu vēlreiz dzīvību. Un viss sāpīgākais ir tur, kur atklājās, kad ir bijušas vai nu vardarbīgas attiecības, vīrieši no vienas puses tie ir bijuši tēvu vectēvi, un otras puses tie ir bijuši arī tie vīri, tēvi, partneri, kas ir darījuši sievietēm fiziski vai seksuāli pāri, vai meitām, pameitām, audžumeitām. Un līdz ar to tur iekšā ir tāda duālā realitāte. Es vēlos, bet es baidos. Un psihe vienmēr ies to ceļu nervu sistēmu, kas ir drošāks. Un viņi mēģinās pasargāt mūs no tā, kas mūs var apdraudēt. Un līdz ar to no varmākas es neņemšu dāvanas, es neņemšu dzīvības dāvanu no varmākas. Un viss senāk parasti atklājās, kad citā paaudzē, ceļš tur, kur ir kārdarbība gājis pāri, kas ir skārs mūsu vecās mammas, mūsu vecvecmammas, tur sievietes ir piedzīvojuši vienu no lielākām pārstībām izvarošanas un pārstības, kā rezultātā ļoti, ļoti dziļi tajā sievietes ķermenī ir ierakstījies bailes, kas ir burtiski ierakstījušās tajos reproduktīvajos orgānos, un viņi ir ļoti, ļoti saspringti. Un tie ir, pieņemsim, ovulācijas cikli bez ovulācijas, anovulatorie cikli, it kā ir mēnešais, bet tur nav patiesībā ovulšūnas, tur nav iespēja ieņemt dzīvību, tur ir neregulāri cikli, tur ir policistiskās olnīcas, tur ir kaut kādi saaugumi, kaut kas. Tas viss tā ļoti traumētā daļa aizaug tā kā ciet, vai arī neredzamā veidā, tā kā saka, es neko neņemšu. Un tad, lai, piemēram, tiem cilvēkiem šodienā palīdzētu tikt pie bērna, ir jātaisa vaļā viss tas neredzamais, kas stāv tam ceļā, jo mēs no ģimenes sistēmiskās pieejas viedokļa parasti sakam, ja dzīvība nevar ienākt, to vietu kāds ir aizņēmis. Un to vietu ļoti bieži ir aizņēmis kāds no pagātnes, kam nav iedota vieta. Un tad sievietes nāk klients un pēc kāda laika saka, jā, man bija pirmoreiz atklāt sarunu ar mammu, un es uzzināju, ka viņai patiesībā bija ļoti grūti tikt pie manis. Vai ka manai mammai ir bijusi, diemžēl padomju laikā, diemžēl pieņemtā kontracepcija, ļoti, ļoti daudz aborti. Un man īstenībā izrādās ir, pieņemsim, varbūt 5 nedzimuši brāļi vai māsas. Un es esmu vienkārši par vēlu uzzināju, un mani vairs nevarēja abortēt. Un līdz ar to tā cilvēka psihē ir ierakstījušies tādi ļoti, ļoti dziļi nospiedumi, jo fizioloģija vienmēr veids pēdējo kustību. Fizioloģija un bioloģija seko psihei un tam, kas notiek emocionāli. Un ja manī iekšā ir sajūta, kad es tikai kļūdas pēc šeit esmu, man patiesībā varbūt nevēlējās, tad kā gan, lai mana dziļākā būtība noticētu, ka dzīvība ir vērtība. Tāpēc mana mehāniskā daļa veda mani uz klīniku, un es mēģinu mākslīgi tikt pie bērniņa, bet mana dziļākā daļa tā kā saka, es neesmu vērtība, mani nepaspēja abortēt, es nevēlos līdz ar to piedzīvot, nodarīt to pašu savam bērnam. Lūk, un tādā veidā šķetinot visu, kas ir tas neredzamais, bet ļoti, ļoti bieži ietekmējošais, pārdzīvojumi, notikumi, stāsti. Tā rezultātā cilvēkiem mainās analīzes, rādītāji, fizioloģija. Viņi atklāja noslēpumus, viņi atklāja stāstus, ko vecāki nav izstāstījuši. Vai mamma stāsta, pieņemsim, kad viņai patiesībā bija ļoti liela cita mīlestība. Un vienkārši tavs tētis bija ļoti drošs, ļoti labs cilvēks, un es nāku no tādas ģimenes, ka man drošība bija tā kā apsolītā paradīze, un es paliku kopā ar tavu tēti, bet, ja godīgi meita, mana sirds palika tur pie tā un tā cilvēka. Un tas ir arī viens no nospiedumiem, ka pēc reizēm cilvēki saprot pēc kāda laika, ka viņiem ir grūti tikt pie dzīvības, jo tajā brīdī, kad viņi ir ieņemti, tas ir bijis kompromiss. Tur varbūt nav bijusi tik patiesa tāds mīlestības enerģijas plūsma. Vienādi sakot, tās nianses ir daudz un dažādas, un viņas tā kā atpakojot, es varbūt citēšu, tāds viens gudrs sirms vīrs, Karls Gustavs Jungs ir teicis tā, tas, ko mēs neapzināmies, veido mūsu likteni. Un mēs to saucam par likteni. Bet patiesībā tam ir iespēja mainīties, un tā sistēmiskā ģimenes aplūkošanas pieeja, viņa ļauj ieraudzīt, kas ir tas neapzinātais mantojums bagāžs, kas man ir aiz muguras. Un tad, kad es to ieraugu un atpazīstu, tad tas vairs nav liktenis. Tad man vairs nav jāiet fatāli pie,
mistisko spēku pavadoņiem un jāstāv pusnaktī krustcelēs un jācer, ka ja nu vienīgi zvaigznes sastāsies savādāk, tad es uzzinu, kas ir noticis ar manu vecomāmu. Tad es uzzinu, ka manā dzimtā sievietes ir, pieņemsim, adoptētas un viņas ir audzinājušas audžumāmas. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un mana psihe tā kā tiek vaļā no milzīgākā saspringuma, jo visi mēs neapzināti zemapziņā jūtam un zinām ļoti daudz ko, bet tādā apziņas līmenī mums ir iedot ļoti nedaudz. Tas tieši tāpatās tā kā, ja bērns ir adoptēts, viņš gribot, negribot, kaut kādā brīdī provocēs vecākus, auģu vecākus, pat ja viņi ir brīnišķīgi, ja? Atklāt patiesību, jo dvēsele ir tāda un psihe ir konstruēta tādā veidā, ka mēs meklējam savu patieso izcelsmi, mēs meklējam piederību, mēs esam ļoti lojāli tam, kas ir noticis ar cilvēkiem pirms mums, un ja man aiz muguras ir daudz noklusētā, tad es neapzināti savā dzīvē piesaistīšu, ieviesīšu, atkārtošu tos pašus scenārijus, piesaistīšu tos pašus cilvēkus, jo tādā veidā es aiz lielas mīlestības mēģināšu iedot vietu tiem, kas man aiz muguras ir izslēgti, noklusēti, izstumti, neiederīgi, nepastāstīti, un tad uz mani skatoties, mamma pēc kāda laika teiks, jā, tagad, kad es skatos uz tevi, es esmu gatava padalīties, kas toreiz notika ar mani. Un tādā veidā patiesībā, lai tā dzīvība varētu plūst uz priekšu, viņa vienlaikus arī tā kā kaut kāda mīlestības enerģija plūst uz aizmuguru un dziedina tos, kuri bija spiesti izdzīvot, sagrupēties, bet kuri nevarēja pastāstīt savus stāstus par to, par kādu cenu viņi ir izdzīvojuši un par kādu cenu mēs esam tikuši pie dzīvības stafets. Nu jā, es te varētu stāstīt, bet es ceru, ka es nedaudz tevi ieskicēju. Nē, to būs jāturpina visu sarunu skicēt no dažādiem skatpunktiem. Un tā viena lieta, ko es sadzirdu, ka mums šodien pašiem jau ir rokās viss, lai to, ko mēs saucam par likteni, arī mainītu. Jā, ir, protams, lielās lietas, kur mums vajag apzināties to, ka mēs esam mirstīgi un laicīgi un apzināties, kas ir lielākie spēki, bet ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam, bet es pateikšu tā, varbūt pat ne mainītu, bet tas būtu, kad mēs vienkārši patiesībā uzzinām lietu patieso kārtību. Tas būtu tāpatās, tā kā tev aizsietu acis, tev iesēdināt automašīnā un tu uz tausti mēģinātu braukt. Ne jau tu mainītu kaut ko noņemot to acu masku, tu patiesībā vienkārši ieraudzītu un tu uzzinātu, kā šī mašīna ir vadāma. Un tieši tāpatās arī dzimta, un pie tam ir divas dzimtas, ir tēva un mammas, tas ir milzīgs mehānisms, kurš ir izdzīvojis gadu simtiem, tūkstošiem, jo ja viņi nebūtu tikuši galā ar saviem pamatu uzdevumiem, mūsu šeit nebūtu. Vienkārši tie bērziņi būtu beigušies un kalniņi arī būtu beigušies, bet mēs esam. Un tās lietas mēs varam mainīt tādā veidā, ka patiesībā mēs vienkārši atklājam patiesību. Mēs uzzinām, piemēram, ka nevis es esmu tāda, bet vienkārši vairākas paaudzes pirms manis ir bijuši situācijā, kur viņi nevarēja rīkoties savādāk. Pieņemsim, vispār nebija pieejami vīrieši, bija tādi laiki, bija tādi apstākļi, kad vienkārši, ja tu gribi turpināties, un manuprāt, daudz sievietes nav ieņēmuši bērnu no svētā gara, tam ir vajadzīgs partners. Un tātad man ar kaut ko tās attiecības ir jāveido. Un nevis es esmu augsta, bet mana mamma un vecā mamma, lai mēs vispār būtu, veidoja attiecības ar to, ko viņas varēja. Un jā, varbūt tur nebija vietas šausmīgi skaistai mīlestībai. Un es viņu neesmu piedzīvojis, bet es esmu tā paudze, kas var tagad sākt mēģināt atklāt, just kaut ko citu. Un tās izmaiņas notiek tādā veidā, ka mēs vienkārši uzzinām lietas. Tajā pamaterapijā to sauc angliski, viņi saka, just a naked truth, vienkārši kailā patiesība. Tu uzzini savu izcelsmi, tu uzzini, kas ir noticis pirms tevis, kas likumsakarīgi ir veidojis tevi, tavas izvēles, tavu piesaisti, to, kā tu veido attiecības, kas ir tavas vērtības, kā tu izvēlies partnerus, kā tu audzini bērnus. Tas viss veidojās sasumējoties no tā, kas ir. Un tad, kad tu zini visu to savu izcelsmi, cik tu vari, tad tev parādās izvēle. Es varu iet mammas ceļu, es varu iet tēva dzimtas ceļu, es varu turpināt tā, kā to ir darījuši cilvēki, kas ir izdzīvojuši. Es varu iet to ceļu, kur viens pamēģināja savādāk. Bet pārējie nobijās, ka viņš būs ļoti, ļoti atšķirīgs, un tajā laikā tas varēja maksāt augstu cenu, pieņemsim padomi režīmā, un vienkārši to izslēdz. Vai mēs uzzinām par emigrācijas zariem, kas ir ārzemēs, vai mēs uzzinām par nesatiktā tēva dzimteni izcelsmi, kas ir vispār citas etniskās, un mēs pēkšņi saprotam, nevis manis ir par daudz, man ir bijuši klients, kurš atnāk un saka, izrādās nevis Sanita, manis ir par daudz, bet mans tēvs izrādās ir Ukrainas.
Vai manai vecajmammai bija afēra ar jūrnieku no ļoti karstām zemēm. Un tagad es saprotu, no kurienes ir man nepaklausīgie čirkainie mati. Un tagad es saprotu, kāpēc man nevis gribās kokli spēlēt, bet man gribās, es nezinu, tur ar kastaņetēm dejot. Ja? Mums ir ļoti svarīga piederība, izcelsme un vienkārši apzināties kaut kādu lietu kārtību un tos lielākos stāstus, kas mūs ir veidojuši. Un tad ļoti daudz atnāk atbildes un atrisinājumu. Tāda izelpa ļoti bieži, kad cilvēki uzzina šīs svarīgās lietas, viņiem ir izelpa. Un beidzās arī kaut kāds liels saspringums. Nu, piemēram, tu pieminēji adopciju, kas ir, es zinu stāstu par to, ka neizstāsta bērnam, ka viņš ir adoptēts, un jau pieaugušiem bērniem un turpina dzīvot tā, ka nestāsta. Jā, es varu saprast šos vecākus, jo visticamāk ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņi ir spiesti, es teikšu tādā novienkāršotā veidā, ņemt bērnu uz īri no citas sistēmas. Bet vienlaikus viņiem gribās just autentiskiem. Un tāpēc viņiem gribot justies autentiskiem, viņi šim bērnam nesaka. Ļoti bieži saka, lai pasargātu bērnu, bet patiesībā tāpēc, kad ir sāpīgie stāsti iekšā, jo mēs nevaram, vai mēs zaudējam, vai mums gāja bojā autoavārijā, vai mums ir tik daudz spontāni aborti, kad mēs vairāk tam nevarējām iet cauri. Cilvēki mēģina pasargāt sevi, un arī viņi domā, ka šis bērns viņus mazāk mīlēs, ja viņš uzzinās, ka tie nav viņi īstie vecāki, un ka viņš viņus varētu atraidīt. Bet cilvēks ir konstruēts tā, kad viņš patiesībā jūt, vai es esmu uzpotēts uz šī pocēluma, vai es esmu cēlies no kaut kā cita. Un šie bērni, kamēr viņi nezina to izcelsmi, pēc kāda laika sevišķi, kad sākās pubertāte, viņi sāk neapzināti testēt robežas un meklēt piederību. Viņi sāk provocēt, viņi sāk kļūt grūtāk izturami, viņi sāk pārbaudīt vecāku pacietību, jo viņu psihi tā kā mēģina pierādīt, kad viņi tā kā mēģina izprovocēt, lai šie vecāki izstāst īsto stāstu. Un tāds viens kurios vai tāds ļoti spilgts piemērs pirms daudziem gadiem, kad es strādāju bērnu psihiatrijā, bija tā, kad uz izpēti atnāca ģimene un ienāca iekšā sākumā vecāku un atstāja meitenēs durvīm, un pēc tam ienāca meitene. Un ienāca tie vecāki un teica, testējiet, kas tur ir jādara, jo bija kaut kāda uzvedības kā simptomi, un viņus atsūtīja pie psihiatra. Un psihiatrs redzēja, ka tur nav psihiatrija, un teica, aiziet pie psihologa. Un šie vecāki man izsaka tādu lūgumu, lūdzu, nesakiet meitenei, viņa ir adoptēta. Un līdz ar to viņi teica, mēs viņas anamnēzi, kuras parasti prasu bērnu izcelsmes stāstu, viņi saka, mēs pastāstīsim bez viņas. Un pēc tam ienāca meitene, viņam bija kaut kādi 10, 11 gadi. Viņa paskatījās manīm un teica, es darīšu visu, kas jādara, tikai lūdzu nesakiet maniem vecākiem, kas esmu sapratusi, kas neesmu viņa īstais bērns. Es negribu, lai viņiem sāp. Iedomājies to dubulto realitāti, ka tā meitene mīl viņus un sargā, un viņi mīl to bērnu un sargā. Un viņi ir viens otram nolēmuši nenest sāpes un radīt pa vidu dubultu noslēpumu. Ja? Jo mēs visi meklējam, no kā mēs esam celšies, un tad, teiksim, šiem adoptētiem bērniem parādās saslimšanas, kas nav ģenētiski izskaidrojams, it kā, ja šie ir viņa vecāki. Viņi tādā veidā noskaidro. Ja? Vai parādās kaut kādas imunitātes, kaut kādi aspekti, vēl kaut kas, jo cilvēka nervu sistēmai vajag zināt piederību. Un, kad es vienkārši uzzinu, no kā es esmu cēlies, es pēc laika atradīšu veidu, kā ar to sadzīvot, atrast un pieņemt, bet ja es jutīšu, ka es neesmu cēlies no tevis, bet tu man teiksi, ka es esmu cēlies no tevis, man visticamāk parādīsies trauksme. Un tā trauksme augs plašumā, un tas saspīlējums nekur nepazudīs. Tāpēc tas ieteikums ir pēc iespējas ātrāk ieintegrēt un dabiski iedot tam bērnam to sajūtu. Mēs sistēmiskajā pieejā parasti sakam, ka tam bērnam patiesībā ir paveicies, jo viņi ir izvēlējušies divreiz vecāki. Viņi ir izvēlējušies tie, kas viņu radījuši, ar visu to stāstu, kas tur vēlāk ir bijis, un viņi vēlāk ir izvēlējušies tie, kas viņu ir adoptējuši. Un, kad mēs strādājam tādās terapeitiskās grupās, tad liekot šo klientu, mēs parasti viņam liekam blakus abus vecākus, gan bioloģiskos, gan tos, kas ir adoptējuši, un aiz katra vēl savu dzimtu. Un ļoti bieži šiem cilvēkiem rodās ļoti lieli tādi insighti, kad viņi ierauga, viņi patiesībā ir saistīti ar 4 dzimtām. Un savukārt tie, kas ir adoptējuši, ir jāsaprot, kad reizēm viņi pārspīlē savu šo glābēju lomu, mēs labie paņēmām šo sērdienīti. Šai sistēmai, tai visai dzimtai, ir kaut kādi iztrūkumi. Un viņi nevar vairs ar saviem resursiem ar to tikt galā. Un viņi patiesībā iet pie tās citas sistēmas, kur atkal saka,
simboliski. Viņi saka, mums viņu ir tik daudz, ja, kā teica senos laikos čigāni skatoties vakarā uz bērnu. Tā skatījās un teica, sieva, ko domā, mēs viņu mazgāsim, vai ejam taisīt jaunu. Ja? Un tad tai citai sistēmā viņu ir ļoti daudz, pieņemsim, ja? Un šeit nav neviena. Un tās sistēmas savā starpā nolīdzinās. Tā sistēma iedod savu bērnu šai sistēmai. Tāpēc, kad strādājot vairāku paudžu kontekstā, es ieraugu, ka savukārt šī sistēma, jeb šī dzimta, pirms kaut kāda laika ir ļoti augstprātīgi izvēlējušies abortus vai bijuši ārēji ļoti puritāniski un bijuši ārlaulības sakari un tos bērnus ir izslēguši. Un lielā pasaules lietu kārtība pēc kāda laika saka, jūs atraidījāt tik daudzus, kāpēc lai mēs tagad jums dotu? Tagad jums būs kļūt pazemīgiem un ieraudzīt, ko jūs tur esat izdarījuši. Un šie citi jums iedos tikai tādiem nosacījumiem. Tā kā ir tādas lielas lietas, kā mēs savā starpā izlīdzinamies. Un, jā, tiem, kas ir adoptējuši bērnus, ir jāsaprot, ka tur tajā sistēmā aiz muguras ir kaut kas viņus ir atvedis pie tā, ka tā sistēma ar saviem resursiem, viņi nekādīgi ar to nevar tikt galā. Izklausās bišķīt tā kā fantastiski. Un kā tas strādā? Es pat nezinu, ko lai es tev pasaku. Nu, es varu tādā, ja es iekāptu tā kā helikopterā, paceltos augšā un paskatītos uz to pieredzi, strādājot ar cilvēkiem, jo ilgāk es strādāju, jo vairāk patiesībā es nonāku pie tādām filozofiski, psiholoģiskām atziņām par dzīvi, par pasauli, un arī tad, kad es strādāju ar klientiem, izejot arī caur sāpīgām lietām, kaut kādā brīdī iestājās, kad tu ieraugi to lielo musturu, pat ja tur ir zaudējumi, pat ja tur ir nāves, pat ja tur ir ciešanas, pat ja tur ir upuri, tad, kad tu ieraugi to lielo kopbildi, kā teicis Viktors Frankls, mēs dzīvojam tik ilgi ciešanās, ja mēs viņām atrodam jēgu. Un tajā brīdī, kad tu ieraugi to lielo musturu, kad tu saproti, ka nevis mamma negribēja man iedot, bet viņa nevarēja. Un no tā, ko viņa iedeva, tas ir viss, kas viņai bija. Kad mums ir pretenzijas pret to, ka mamma ir mīlējusi par maz vai tētis ir iedevis par maz, ir jāsaprot, ka mums kā bērniem gribās domāt, ka tētis un mamma ir supervaroņi. Un savā ziņā viņi tādi ir. Bet tā nelaime ir tāda, ka viņiem piedzimstot, tur nav pilns rezerves komplekts iedots līdzi ar visām rezerves detaļām, ar visām pamācībām. Un tad, kad mamma ar tēti iedod, pieņemsim, viņi iedod šitik daudz, mums tā kā liekas, bet kāpēc man nav viss šis? Tāpēc, ka šitas bija viss tas, kas bija tevai mammai. Un viņa šito visu tev iedeva. Jā, tas nav viss klaips, tas ir kancīts. Bet viņai jau 2 paaudzes pirms viņas neviens nav redzējis kancīti. Ja? Nav redzējis veselu klaipu. Un tā brīdī, kad mēs ieraugam to lielo, kad mēs uzzinām par sāpēm, par stāstiem, par notikumiem, par to, kam ir gājuši cauri iepriekšējās paaudzes un kam pateicoties mēs varam būt, ļoti bieži iestājās tāds miers un pieņemšana. Un tā brīdī cilvēks saka, kad es pateicos par to, ka man ir iedota dzīve, un par to, ka man ir iedota dzīvība, un par to, ka es esmu varējis iedot dzīvību tālāk saviem bērniem, un tās pārējās lietas aiziešu un atradīšu pats. Un tad, kad sarūk pretenzijas, pārestības, tad tā mīlestības enerģija, tā dzīvības enerģija, viņi var plūst brīvāk. Un cilvēki tā kā piedzīvo lietas, kuras viņi sauc par brīnumiem, bet patiesībā tie nav brīnumi. Patiesībā tas ir tad, kad enerģija un dzīvība var plūst tādā pilnā mērā uz priekšu, kad es esmu mierā ar savu likteni, kad es esmu pateicībā un tādā labā nozīmē pazemībā un pieņemšanā ar to, no kā es esmu nācis, tad tie, kas man ir aiz muguras, viņi man var iedot. Piemēram, es ienāku pie tevis tagad šajā, teiksim, studijā, un tev varētu būt visi pasaules labumi. Bet ja es sēdētu un man liktos, tas nav tas, ko es biju iedomājusies, tev varētu būt Fabergé kristāla olas, tu man viņas nevarētu iedot, jo man iekšā ir pozīcija, ka tas nav tas, ko es esmu iedomājusies. Man liekas, ka bija jābūt savādāk. Un tad ļoti bieži, ko dara dzīve? Viņi mūs lauž. Viņi saka, tev liekas, ka mammai bija jābūt perfektākai. Ok, padzīvo. Tagad tu kļūst par mammu, tagad reku ir tavi bērni, un tagad reku ir tavs izaicinājums. Vai tu esi perfekta? Un tad ļoti bieži mēs saskaramies paši ar kaut kādām lietām, un tad mēs saprotam, kad mēs bijām nepamatotām pretenzijām vai pārmetumiem. Un visbiežāk mēs vienkārši uzzinām tos stāstus, kas ir emocionāli noklusēti, kur iepriekšējās paaudzes ir sagrupējušies, viņi ir izdzīvojuši, bet tas, protams, ir atnesis kaut kādas konsekvences tajā visā dzimtā. Par kaut ko bija jāklusē, kaut kas bija jāizslēdz, uz kaut ko nevarēja skatīties. Un kad mēs tam visam ieraugam to lielo kopainu, tad mums ļoti bieži atnāk tāda kā pieņemšana, pateicība un pat bišķiņa reizēm kauns par to, par ko mēs esam tā kā bijuši ar uzmestu
lūpu, jo mēs saprotam, kādos apstākļos viņi ir dzīvojuši un kur esam mēs. Un cik daudz mums ir šobrīd, kā es parasti saku klientiem, vai jūs varat iedomāties, ka jūsu mammas vai vecmāmiņas varēja iet uz libido atvēršanas grupām, vai tēvi varēja iet uz tēvu parāds gājienā, vai jūsu vecmāmiņas varēja tur, pieņemsim, nodarboties ar tantriskā seksā, izpētes grupām vai vēl kaut ko. Nē, tie bija visam citi apstākļi. Un no tiem apstākļiem izējot, viņa mīlestības valoda bija tāda, kāda viņa bija. Viņi visu ir izdarījuši pareizi, jo es parasti saku, ja jūs esat psihiski un fiziski veseli, ja jūs varat atļauties tādu ekstru kā iet uz terapijām, klausīties podkastus, apmeklēt konferences, jūs esat izredzēti. Jūs dzīvojat patiesībā ļoti, ļoti sakarīgu dzīvi, kur vienkārši katra paudze dzīvo bišķiņ labāk nekā iepriekšējā. Tāda ir revolūcijas gaita. Vai tu vari vēl kādus piemērus minēt? Tu teici par to bērnu ieņemšanu, kas var būt viens no tādiem izpausmēm, ja nav sakārtotas tās ģimenes sistēmas. Tad pirms šīs sarunas tu minēji par alerģijām bērniem. Vienot sakot, jā, tas var izpausties caur attiecībām. Kāpēc es esmu neredzama, kāpēc es nevaru satikt, kāpēc es nevaru izveidot attiecības. Un tad, piemēram, klients uzzina, ka tas nav viņa tēvs, tas ir auģa tēvs. Ja? Līdz ar to neapzinātā lojalitāte, slēptie sakari un tā tālāk runā par to, ka mamma ir slēpusi to, kas ir puse no manis, manu tēvu. Es nepazīstu. Mamma neapzināti ir iedevusi kodu, ka tā kā tās vīriešu patiesās pasaules nav. Un tāpēc, kad es izēju tajā tirgus laukumā, tad es to vīriešu pasauli, kuru mamma ir padarījusi neredzamu, es esmu neapzināti lojāla mamma, es viņu arī neredzu. Mani neredz. Tas ļoti bieži skar attiecības, tas ļoti bieži skar veselību, kaut kādas psihosomatiskās saslimšanas vai autoimūnās saslimšanas, kuras runā par to, kad ir kaut kas ļoti, ļoti liels izslēgts no ģimenes sistēmas, un tāpēc parādās kaut kādas retās saslimšanas, tāda pilnīgi figūra, kas iet no paaudzes paaudzē līdzi un runā par kaut kādiem ļoti lieliem traumatiskiem zaudējumiem. Piemēram, ar pazeminātu asins saredzēšanas faktoru, ļoti iespējams, ka tajā dzimtā ir bijuši ļoti, ļoti lieli cilvēku zaudējumi kardarbībās, vai tur ļoti daudz sievietes ir nosiņojušas dzemdībās, un ļoti, ļoti daudzas ir samaksājušas ar dzīvību. Un tāpēc es, kas ir vairākas paaudzes vēlāk tomēr piedzimusi, es neapzināti esmu viņām pateicīga, un par to, ka es varu būt, es tad vismaz kaut kādu pateicības devu, tā kā cieņu izrādu uz savu izcelsmi, un man ir, pieņemsim, tur pazemināts asins recēšanas faktors, vai, piemēram, bērnu alerģiskās saslimšanas runā par kaut kādām noklusētām jūtām, pārkāptām robežām. Tur ir visādas variācijas, cilvēku attiecības ar naudu. Senos laikos es vadīju tādas psiholoģiskās spēles, kas bija par manām attiecībām ar naudu. Un cilvēki nāk, un visi cilvēki grib vairāk naudu. Bet patiesībā, ko mēs ļoti bieži noskaidrojām, kad ar prātu es gribu vairāk naudu. Bet mani vecvecāki ir bijuši savulaik ļoti, ļoti turīgi sakarīgi cilvēki. Un tad pienāca padomju represijas gadi, un turīgākos izsūtīja pirmos. Un ir iekodējušās bailes, ir iekodējušies visi tie sāpīgie un tiešām uz izdzīvošanas robežas esošie stāsti Sibīrijās, trimdās, gulagos, lēģeros. Un ko vēlās dzimta? Dzimta vēlās, kad, lai tas jaunākais izdzīvo, jo mēs visi kaut kā sagrupējāmies, un viņi vēlās, un tādā veidā viņi iedod ceļamais. Un tas klients šodien atnāk un saka, es gribu vairāk naudu. Bet pastrādājot ar viņu, mēs noskaidrojam, ka patiesībā viņš var nopelnīt, viņš arī nopelna vairāk naudu. Bet viņam tā nauda kā smiltis caur pirkstiem izbirst. Un kad es prasu, kā to liekas, kāpēc, viņš saka, ir ļoti dīvaini. Es gribu naudu, bet kad viņi ir, man ir milzīgākā trauksme, un es jūtos atvieglots, kad viņas nav. Un tad mēs noskaidrojam, ka tur ir bijuši ļoti sāpīgi stāsti par to, ka tie, kam ir bijuši nauda, īpašumi, ir izsūtīti, nošauti, sodīti un sabiedrībā bijuši izstumtie. Un viņš viņu pēctecis. Un šī dzimtas izdzīvošanas programma tā kā saka, mazāk ir drošāk. Neizcelies. Mazāk ir drošāk, jo tev būs mazāk naudas, jo ir mazāk varbūtība, ka tev kaut ko nodarīs pāri. Vai arī iekļaujies masā, neizlec ārā. Ja? Tā kā īstenībā visās sistēmās attiecības, nauda, veselība, seksualitāte, auglība ir tie pavadieni, kas nāk iekšā no iepriekšējām paudzēm. Ja es nezinu savu izcelsmi, adopcijas, tabū, noslēpumi, slepeni sakari, piemēram,
Ir cilvēki, kas atnāk šodienā un saka, Sanita, es dzīvoju šajā finansu realitātē, bet man ir sajūta, viņi saka, es izklausīšos augstprātīgi, bet man ir sajūta, ka man ir jābūt sulāņiem un ka man ir jādzīvo pilnīgi citā vidē. Un lai kādus īpašumus mēs pirktu, man ir sajūta, ka tie nav manējie. Un garš stāsts īsumā izrādās vairākas paaudzes pirms tam, kādai no dzimtas sievietēm ir bijušas attiecības ar muižkungu vai baronu un ir dzimis bērns. Un barons bija vismaz tik cēls, kad šo grūtniecību atļāva paturēt. Un viņi saka, jā, tagad es sāku atcerēties, ka man teica, ka to un to manu dzimtas cilvēku atdeva tur tam un tam, lai audzina tur tālu projām tie, un viņiem par to piešķīra tur kaut kādu zemes gabaliņu vai ko. Un jā, viņi saka, es atceros, kad ar humoru manā dzimtā teica, nu jā, mums jau zilās asinis. Un tas reāli izskaidro, ka tātad, ja tur viss būtu gājis savu gaitu, tad tur bija vieta zilām asinīm. Un šī dzimtas balss vēlāk runā, un šis cilvēks pēc vairākām paudzēm iet un mēģina atgriezt to, kas tai dzimtai ir atņemts. Jo patiesībā šī sieviete dzemdē bērnu, kurš bija patiesais mantinieks tam, kam viņš varēja būt patiesais mantinieks, bet tie likumi to neļāva. Ja? Un ļoti bieži ir tā, ka mēs esam neapzināti lojāli tiem, kas ir bijuši pirms mums, un mēs mēģinām caur to, ko es aprecu, piedzīvoju, kā es veidoju attiecības ar ķermeni, naudu, sabiedrību un tā tālāk, cilvēkiem iedot vietu tām, es teiktu tā, izplēstajām lapas pusēm, tu tajā lielajā dzimtas vēstures grāmatā. Un, jā, to stāstu ir daudz, bet visbiežāk viņi ir par attiecībām, visbiežāk viņi ir par pašrealizāciju. Es varu, bet baidos, es gribu, bet man šķiet, ka es nedrīkstu. Ja man būs vairāk, man liekas, es nodarīšu pār tiem, kam bija mazāk. Jā, un tad tur šķetinot, tur visu kaut ko ieraudzīt. Nu, labi, tagad cilvēks uzzina tos savus stāstus. Uzzināt, man šķiet ir viens, bet pavisam kaut kas cits, pārmainīt kaut kādas lietas savā dzīvē, lai tu varētu veidot to savu jauno stāstu, lai tavi bērni, kas tev ir piedzimuši vai dzims, lai viņi nenestu tās sāpes līdzi to, ko tā iepriekšējā dzimta ir kaut kā sadabūjusi, ja, kopā. Kā tas ir praktiski iespējams, jo jā, es satieku cilvēkus, kas saka, jā, es daru tā, kā darīja mans tur tēvs vai mana mamma, un es nespēju dzīvot to savu dzīvi, es turpinu dzīvot to savu vecāku vai vecvecāku dzīvi un neprotu pārmainīt. Lielos vilcienos ir tā, ka tas ir stāsts par pieaugšanu, kā palikt saiknē ar saviem vecākiem, bet nevis vairs kā bērnam, jo bērni pieņem vecāku teikto kā dievu receptes. Mama darīja tā, tētis darīja tā. Ja? Tas ir stāsts par to, kad mēs pieaugot kaut kādā brīdī, tas ir ļoti nērts lauziens. Terapijā tad parasti dziedinošie teikumi ir tādi, kur mēs klientam piedāvājam paskatīties uz vecākiem un teikt, es atdodu jums to, kas ir jūsu, es atzīstu, ka es nevaru to izglābt. Piemēram, ja es nopelnīšu pat visas pasaules naudu, tēt, es neatgriezīšu, vai vectētiņas neatgriezīšu tavu izputināto saimniecību, tas nav iespējams. Atmest ilūziju, ka var izmainīt vēsturi, vai ka var izglābt vecākus. Atzīt lietas tā, kā viņas ir, un pieņemt ar cieņu savu vietu, kas tu esi tajā visā. Es esmu pēctecis, es neesmu lielāks par jums visiem, es nevaru izglābt, es nevaru atgriezt citus laikus, es nevaru atzemdēt kādu atpakaļ, es nevaru izdarīt. Un pārmodelēt tās savas attiecības ar vecākiem, sakot, tas tā ārēji, protams, iekšā tur ir liels darbs, kad mēs esam un paliksim saistīti, bet savādāk. Un arī tā būs mīlestība. Un no šī brīža es arī esmu jūsu meita, bet es esmu jūsu pieaugušā meita, kas ir pieaugusi sieviete un kurai ir mani bērni. Es mīlēšu jūs pa savam, es cienu jūs, es došu jums vietu, es stāstīšu tālāk par jums, bet es vairs to nedarīšu kā maza meitene, kas pieņem visu bez filtra. Jo mammu, ja es darīšu tā, kā saki tu, tad mana dzīve būs tāda pati kā tev. Bet tu teici, ka tu gribi, lai es esmu laimīga. Tad man ir jādara kaut kādas lietas savādāk,
Un tas ir tāds liels psiholoģisks iekšējais darbs, kur nenoliegt to, kas ir bijis pirms manis, jo viss, ko es noliedzu un izslēdzu, ar dubultu sparu pie manis atgriežas. Ja? Un tas ir tas, ko padomju vara mēģināja darīt. Ja? Viņi mēģināja panākt, ka mēs noliedzam savu iepriekšējo izcelsmi, mēs mēģinām noliegt visu savu iepriekšējo kultūru un mantojumu, un mēs redzam, ka jā, tā vara uz kaut kādu laiku to noturēja, un tagad, ko dara cilvēki, viņi brauc uz laukiem, viņi restaurē veco laiku īpašumus, viņi pēta, taisa ciltskokus, dzimtas kokus, atgriež dzimtu uzvārdus un tādas vecās mājas un tā tālāk. Visas lietas pēc kāda laika ieņem savu vietu. Vienkārši ir jāsaprot, kad mēs esam mazi bērni, mēs baidamies iebilst vecākiem. Jo viens no lielākajām cilvēka psihiskas bailēm ir palikt bez piederības. Tāpēc senos laikos tas veids, kā sodīt cilvēkus, bija, kad viņus nenogalināja. Viņus vienkārši izraidīja no ciema. Tu esi brīvs. Visi tālavas zilie meži ir tavi. Ej, tev nav ne ciema, ne piederības, ne savējo, ne instrumentu, ne atbalsta, nekā. Un bērni, veidojot saikni ar vecākiem, tā arī veidojās šī pieķeršanās teorija, kad, lai es izdzīvotu, man vajag panākt, ka es esmu drošs, kad es tev patīku, jo tad tu par mani rūpēsies. Jo, redz, visas citas dzīvās būtnes dabā piedzimst, kaķēni, vardulēni, stārķēni, viņi pēc pāris minūtēm vai stundām ir spējīgi iet, funkcionēt, sameklēt barību. Cilvēka bērns, ne man tev jāstāsta, viņš nevar piecelties līdz gadam un nekur aiziet un par sevi parūpēties. Mēs esam bioloģiski programmēti, ka mēs esam ļoti atkarīgi no aprūpes personām. Un ļoti bieži tas imprints paliek tāds, ka es nedrīkstu sāpināt mammu, es nedrīkstu sadusmot mammu, jo tad es varu pazaudēt saikni vai ar tēti, vai ar mammu. Bet pieaugšana ir tad, kad tā nabas saite kļūst neredzama un gara, un viņa pārtop par citu mīlestības saikni, kad es atzīstu jūs kā savus vecākus, kā vislabākos savus vecākus. Jo, kā es parasti saku klientiem, jums nekad nebūs citu, kaut vai tāpēc vien viņi ir vislabākie. Nav tāda veikala, nav tāda šeina, kur var pasūtīt citus. Nav. Tu vari samainīt 7 vīrus, tu, ja gribi, vari adoptēt bērnus, bet tu nevari adoptēt citus vecākus. Tu nevari atgriezt atpakaļ Dievam un teikt, šitien ir brāķis, man iedodiet lūdzu labākus, ja? Šitien pietrūkst rezerves detaļas, ja? Man šitas komplekts nedara. Ja? Tas nekad nebūs. Viņi ir vislabākie, un viņi ir tikai cilvēki. Ja? Un tā pieaugšana ir tajā, kad atdalīties, novilkt robežas, palikt nērtam, bet ar cieņu, nevis ar noliegumu. Pusauģu gados mēs mēģinam atdalīties no vecākiem, tur izdarot visus iespējamos tur tuneļus, caurumus, panākot to, ka ieraugot pagalma tantiņas mūsu ģīpst, jā, mēs mēģinām brutāli atdalīties. Es būšu tik kaitinoši, ka jūs mani stumsiet projām. Un tā otra pieaugšana ir, kad mēs ar cieņu, kad mēs pieņemam, kad mēs pat vairs neprasīsim. Mamma vienkārši visu laiku marinēs un kaut ko mums liks bagažniekā, ka brauksim mājās. Ja? Bet mums nav obligāti tas jādod bērniem ēst. Ja mēs pieņemsim, mēs tādas lietas nedaram vai mēs tā to nedaram. Un tā kā panākt to nevis klusējot, nevis melojot, nevis ar protestu, nevis ar noliegumu, bet kad mēs kaut kādā veidā atrodam citu dialogu. Tas, kas ir tajos vārdos, kad mēs esam un paliksim saistīti, bet tas būs savādāk. Un arī tā ir mīlestība. Es varu mīlēt tevi kā pieaugusi meita, kā pieaudzis bērns. Tur ir viena no tām terapijas sāls, kā panākt, ka es esmu saiknē, bet es neesmu vairs kā maziņš bērns saiknē. Un es nedaru vairs kaut ko tikai tāpēc, ka tā ir darījuši vispirms manis, vai tāpēc, ka man ir bail, kad tad mani atraidīs. Tik tālu izklausās vienkārši. Ka es tagad pieceļos un domāju, labi, darīšu, kā Sanita saka, bet vecāki ir cilvēki, kā tu teici, un viņi var pateikt, nē, šis man nedara tava jaunā pieaugusī Sanita, man vajag atpakaļ maziņo Sanitu, un es neesmu mierā ar to. Jo kamēr runa ir par vienu pusi, kas saka, es tagad esmu pieaugusi un nedarīšu to tā, kā jūs māma un tēti man visu laiku esat teikuši, bet ir otra puse, tie vecāki, kas saka, es negribu, ka tu pieaudzi. Es ar tā tēlēni saku. To patiesībā pazīst mūsu sabiedrībā ļoti, ļoti daudzi, un tam pat ir apzīmējums. Citiem vārdiem sakot, sistēmā būtu jābūt tā, ka lielie nes mazos. Bet redz, tie lielie, ja mūsu vecāki nāk no tā vēsturiskā laika, kur viņu vecāki varēja būt fiziski klātesoši, bet ne emocionāli. Un līdz ar to viņi ļoti bieži savas emocionālās vajadzības meklē
reversā veidā, nevis pie vecākiem, bet pie bērniem. Un bērniem, jeb mazajiem, ir jānes lielie. Mums ir jānodrošina vecāku, dzīves jēga vai piederības vai drošības sajūta. Un angliski tam ir pat termins parentifikācija no vārda, kad parents of a parents. Es esmu vecāks savam vecākam. Vizuāli, lai klientam būtu vieglāk saprast, kāda tam ir maksa, ir tā, ka grupā to dara cilvēkiem vai individuāli to dara figūriņām, kad, pieņemsim, es nolieku, kad šis ir vecāks, tas esi tu, un ja tu griezies tā, ka tu konteinerē un izdabā un nes saviem vecākiem, jo viņi saka, es gribu, piemēram, klasika, visas dēla draudzenes ir sliktas, tāpēc, ka tad viņš apprecēsies un aizies, un varbūt es šeit esmu bez partnera un es palikšu viena, un man vajag, lai patiesībā dēls paliek ar mani. Tad tajā gadījumā, kad ir jau savi bērni, tad es saku tā, tajā brīdī, kad tu griezies, lai glābtu vecākus, tu esi ar muguru pret saviem bērniem. Un tas ļoti bieži nostrādā, kad es saku, tad pagriezies pret saviem bērniem un saki, jums tālāk būs jātiek galā pašiem, jo es tagad ņemšu un nesīšu mammu vai tēti. Un tad tie, kam ir bērni, caur to kaut kā ļoti, ļoti sajūt, kad viņš ir pagriezis muguru saviem bērniem, un tad tie bērni parasti, es tā kā saku, un tagad viņi ļoti, ļoti ātri pieaugs. Viņa bērnība šajā brīdī beidzās, jo viņiem mammas vairs nav. Mamma ir kļuvusi par mammu mammai. Ja? Tādā iekšējā darbā tas nav viegli. Daļā gadījumu ir tā, ka tad, kad mēs tomēr izvēlamies nostāties tā, kāda ir mūsu tā pareizā pozīcija dzīvē, kad es pirmkārt esmu mamma saviem bērniem. Es esmu tavs bērns. Es varu būt tev pieaugušā meita vai tos pieaugušais dēls, kas praktiski palīdz, bet es nevaru dienā būt ar tevi kopā. Es nevaru 3 reizes dienā tev zvanīt. Man ļoti bieži klienti saka, man mamma prasa, kāpēc es viņai 3 reizes dienā nezvanu. Viņi saka, bet man nav 3 reizes dienā laika, un arī, ko es 3 reizes dienā varu pastāstīt mammai, kas tāds ir noticis. Jo lielāks ir tur tukšums, jo vairāk tiek prasīts no šejienes. Bet tad ļoti bieži šie ļoti, ļoti strauji pieaug, vai šie vēl reizēm aiziet nostājās un kopā tā kā iet palīdz konteinerēt to vecmāmiņu vai vectētiņu. Un tad, kad tas ir pa daudz, tad bērnam tajā sistēmā, tās sistēmas spriedze, disbalans parādās kā saslimšanas. Jeb kā uzvedības traucējumi. Uzvedības traucējumi, ja spriedzi laiž uz āru, tad tie puikas lauzīs, kausies un visādi dienesti mums par viņiem sūdzēsies. Ja tās ir meitenes, viņas ļoti bieži internalizēs. Tad ir migrēnas, tad ir galvas sāpes, tad ir vēders sāpes, tad ir nesaprotamā sāpes, jo tā meita norīja uz iekšu, tāpēc, ka viņa kļūst solidāra mammai, jo mamma mēģina konteinerēt sevī un nes to, ka, piemēram, mamma patiesībā dzīvo ar tēti, bet tētis ir, piemēram, ar alkohola problēmām. Un mammai ir bail palikt vienai. Bet viņa arī, protams, ir nogurusi būt kā līdzatkarīgā tur. Un patiesībā starp šiem diviem cilvēkiem, starp šiem vecākiem, ja kādam ir atkarības problēmas, starp viņiem patiesībā ir emocionālais augstums. Viņi dzīvo katrs savu dzīvi. Ja? Viņi aizpilda vienkārši laiku ar to, ka tam, kam ir atkarības, ir mamma, partnere, un savukārt partnere ir par ko rūpēties. Es nejūtos nevajadzīga, jo man ir tik daudz ko rūpēties. Man jāmēra, viņam ir asinsspiediens, man jāskatās, kas ir ar viņa tur kuņģi un tā tālāk. Ja? Un tajā gadījumā ir tā, ka ir grūti atlaist vaļā savu bērnu, tāpēc, ka viņš atnesa šeit vismaz kaut kādu siltumu, dzīvību, jēgu. Tās ir daļa sievietes, kas nevar apprecēties, tāpēc, kad ja es apprecēšos, es nodošu savu mammu, un tad es ļoti bieži konfrontējoši saku, tad tagad pagriezies pret mammu un saka, jā, mammu, es visu mūžu palikšu par tavu otro partneri, un es atsakos no visiem partneriem, kas varētu būt manējie, un es atsakos arī no visiem bērniem, kas man varētu piedzimt. Ja? Reizēm tās metodas ir tādas nosacīt, varbūt nežēlīgi konfrontējošas, bet es mēģinu tādā saspiestā laikā parādīt, ko šī izvēle maksās. Un klients, protams, cilvēks var izdarīt jebkādas izvēles. Un ļoti bieži tad, kad cilvēks ieklausās, tad viņš saka, jā, es atpazīstu daļu no tā, ko tu stāsti, tas jau notiek manā dzīvē. Tad izrādās tāpēc ir tas vai tas vai tas vai tas. Un ļoti bieži, lai tā kā parādītu cilvēkam, ko šī izvēle maksās, šā ģimenes sistēmiskā pieejā, mēs to bildi liekam klientam priekšā ar figūriņām. Cilvēks pats tā kā paņem ar figūriņām un saliek šeit mani vecāki, šeit mans, partneris, vai šeit mani bērni, un tad es tā kā saku, un tagad skaties, un tas patiesībā ir rengens, līdzīgi kā medicīnā, nav nekā vērtīgāk par patiesu diagnostisko izmeklējumu. Jo piemeklēt mūsdienās terapiju, manuprāt, tas nav vairs liels izaicinājums. Lielākais izaicinājums ir trāpīt un saprast patieso cēloni. Un saliekot šo vizuālo, visas šīs sistēmas bildi,
klients neapzināti pats uzliek patiesībā, kas tur ir un kādas jau ir konsekvences. Un tad es viņam tā kā līdzīgi kā ķirurģijā pēc rentgena māsiņa veids aprakstu un apraksta, kas tur ir, kas tur nav. Es saku, un tagad es tikai tev pastāstīšu, kas tur ir, kas tur nav. Un tajā brīdī ļoti bieži emocionāli kaut kas notiek ar cilvēku, viņam aizklauvējās kaut kas. Un viņam iekšā ļoti bieži kaut kas atnāk vaļā. Viņš ir aizkustināts, viņš ir piedzīvojis vidi, kurā viņš var legāli pateikt, kā viņš patiesībā ļoti sen jau jūtās. Un viņš arī saprot, tad, kā vēl viņš jutīsies, ja tas tādā veidā turpināsies. Ja viņš, pieņemsim, būs bufers līdzatkarīgai kaut kādai konstrukcijai, vai, piemēram, ja es būšu mammas mūžīgais ideālais vīrietis, kaut gan es esmu 35-gadīgs vīrietis, ja, un man patiesībā sen ir laiks iet veidot savu sistēmu. Ja, un tad notiek insighti, un arī visa tā sistēma, kad, ja vismaz viens cilvēks iekšēji un arī ārēji pagriežas tā kā tajā virzienā, kur patiesībā viņu dzīve ved, tad tā sistēma ir spiest pārkārtoties. Un sistēma ļoti bieži ir ar pašdziedinošiem, tieši tāpat kā cilvēka organisms, viņa spēja pati atjaunoties. Jo ja viņa būvēja to uz šīs bāzes, un tagad tas ir devies projām, sistēma jau grib izdzīvot. Viņa mēģinās viņu vēl pasaukt, bet ļoti bieži klienti nāk un saka, un tu zini, notika brīnums. Ja mamma, teiksim, tur nezinu, kaut kādu periodu nerunāja, vai bija kaut kāds sasalums, viņi saka, bet tad kaut kas notika. Viņi saka, gan manī kaut kas cits pamodās, es savādāk sāku braukt. Viņi saka, jo es tagad vairs braucu nevis pienākumu vārdā, es tagad braucu kaut kādā retākā periodā, bet tāpēc, ka man tagad patiešām gribās. Viņi saka, un mēs beidzot sēžam un sirsnīgi sarunājamies. Viņi saka, un zini, maniem bērniem ir mazinājušās angīnas, maniem bērniem mazinājusies bronhīti. Nezinu, mans tētis ir pat izrādās ir spējīgs runāt, un viņš ir virtuvē apsēdies pie galda un sāca mums sarunāties. Tā sistēma pārkārtojas, jo katrs viens elements, ja viņš pagriežās savādāk, tā sistēma, viņa grib līdzsvaru. Ja viņa jūt, kad uz šī elementa pa vecam bāzes viņa vairs nevar to līdzsvaru, viņa kaut kā savādāk. Un, pieņemsim, tā mamma aiziet uz pensionāru biedrību. Un viņa atrod, nezinu, līnīdēju pulciņu, viņa sāk pētīt dzimtas koku, viņa sāk, un ļoti bieži ir tā, ka tiešām notiek ļoti, ļoti liels kustības tajā dzimtā. Cilvēkus uzmeklē viņiem pirms tam nezināmie brāļu māsas. Mamma iedod atļauju, un pieaugušais bērns aiziet uzmeklē savu patieso tēvu vai tēva dzimtu. Atklājās tantes, onkuļi, emigrācijā esošie cilvēki. Ļoti, ļoti lielas kustības notiek. Un nākamā kustība, ko pamana cilvēks, kāpēc varbūt ir vērts iet šo ceļu, viņš saka, zini, un izmainījās arī mana miedarbība korporatīvā vidē. Jo redz, tie pamata imprinti, ko mēs paņemam no ģimenes sistēmas, jo mūsu pirmie priekšnieki ir mamma un tētis. Un tas attiecību modelis, kāds viņš tur izveidojās, tas ir tas, kā mēs esam iemācījušies, kad šādi esot, man ir vieta sistēmā. Piemēram, es biju klusais neredzamais bērns, vai es biju glābējs, vai es biju dumpinieks, un tāpēc man bija vieta sistēmā. Un vēlāk aizjot uz citu sistēmu, pieņemsim uz sijā auseklītis, tur arī ir priekšnieki. Un es jau ienāku ar to pašu imprintu, ka, pieņemsim, es būšu varonis glābējs, vai es būšu neredzamais, vai es būšu grēkāzis. Un tā sistēma tajā organizācijā, korporatīvā vidē, biedrībā, organizācijā ir ļoti bieži tieši tāda pati, kā tā, no kuras es nāku. Un izmainot tur kaut ko, cilvēki ļoti bieži nāk un saka, es beidzot piedzīvoju paaugstinājumu. Vai es beidzu būt tas, pie kura visi piekdienā 5 uz galda noliek un saka, tev nav bērni, mums jāsteidzās. Un es biju tas, kas mūžīgi tur palika un izdarīja visu līdz galam. Vai es beidzu stāvēt zem stikla griestiem, kad es redzu, kur ir iespēja iet tālāk, citi iet, bet es netieku. Aiz stikla griestiem ļoti bieži stāv tās meitas, tās sievietes kompānijās, kas ir bijušas mātes aizvietotājas savam tēvam. Kad mammai ar tēvu ir bijis atsilums, tad meitas ļoti, ļoti tiecās pie tēviem. Un tāpēc uzņēmumā viņi ir pelēkais kardināls, kas ļoti, ļoti pazīst un saprot savu vadītāju. Bet tieši tāpat kā viņa ģimenes sistēmā, viņa nevarēja tikt kronēta par sievu, jo tā ir viņas mammas vieta. Tāpēc jau Sniegbaltīte pamāte izraidīja ārā mežā, tāpēc, ka viņa saprata, ka viņai ar tēvu bija ļoti cieši kontakts, un tagad ir ienākusi jauna sieviete, ja pamāte, ja Sniegbaltītes, tā ļaunā pamāte, viņa Sniegbaltīte izraidīja ārā. Un ģimenes sistēmā šī meita, kas ir patiesībā nežēlīgi izsakoties tikusi izmantot, jo viņa bija tēva uzticības persona, mamma, kad nerunāja ar tēvu, teica, aizēj pasaki tam tēvam, vai arī ir ļoti sāpīgi stāsti, kur man sieviete stāsta,
Māma teica, tikai tev viņš klausīs, aizies sameklē, viņš kādā garāžā dzer. Tu zini, ja tētis dzērumā nokartīs, viņam var sākties epilepsija, viņš var nomirt un nāks sieviete ar milzīgāko atbildības sajūtu, ar ko viņa organizācijā spēja glābt visus, jo viņa bērnībā glāba tēvu. Bet viņa jau nekad nevarēja tikt kronēta par to tā vīrieša sievieti. Viņa ir viņa meita. Un tāpēc organizācijā viņa piedzīvo stikla griestus. Vadītājs man uzticās, es jūtu, pie manis stāv viņa aptieciņa, bet nominē un augšā bīda citas. Nevis mani. Es nesu to imprintu, ka es esmu tā, kas stāv ēnā, kas ir otrā, nevis pirmā. Ja? Un tad tie cilvēki, vienādi sakot, pēc kaut kāda laika pamana un saka, Sanīt, bet izmainās mana nauda, mana karjera, mana redzamība, manas iespējas, mans mērogs, mana pašrealizācija. Un tad es saku, nu jā, tāpēc, ka tā pirmā sistēma, viņa ieliek ļoti lielus nospiedumus, ko darot man ir vieta, un kā es varu vai nevaru pašrealizēties. Un es pēc tam ar to vēlāk eju uz organizācijas korporatīvo vidi. Nu, lai jūs sevis paši veidot to savu vidi, un mēs nesam tos pašus paternus tikmēr, kamēr mēs viņus neieraugam un neatpazīstam. Ja? Un tad, kad mēs viņus ieraugam un atpazīstam, tad es parasti saku klientiem, tagad ir 2 labas ziņas. Jums ir superpowers, kuru jūs izmantojat 24/7 un pārdevāt viņu par lēto. Tāpēc, ka tur ģimenes sistēmā jums bija jāizdzīvo, nu, piemēram, jūs bijat mediātors, kad mamma ar tēti tur kāvās un bārās, jūs metāties pa vidu un jūs prātāt nomierināt gan tēti, gan mammu. Tāpēc jūs esat labs mediātors, tiesnesis, nezinu, jurists, šķīrētiesnesis, vēl kaut kas. Es saku, bet jūs to darat visur un visiem. Bet jūs to varat darīt šobrīd tikai tad, kad tālāk jūs vairs to gribat. Jo tur jums bija jāglāb sistēma, kurā jums ir vieta un vieta zem saules. Es saku, šī organizācija sijā auseklīdz, bet jums nenomirs. Ja? Jums nav vairs tās spējas, ko jūs apguvāt dēļ tām sāpēm. Jādara 24/7. Un jūs visticamāk pat neapzināties, cik viņas ir vērtīgas, jo tam bija asiņu garša. Ja es atradīšu, kā panākt, ka mamma ar tēti nešķirās, man paliks ģimene. Es saku, bet tagad, kad jūs esat tas, kam ir jāapvieno 2 konfliktējoši departamenti, es saku, jums tas vairs nav jādara ar asins garšu mutē. Jūs to varat darīt zināmu laiku par konkrētu samaksu. Un tā cilvēki pamazām sāk ieraudzīt, un tas ir arī tas dziedinošais veids, kā tās traumas ir mans resurss. Kā tas, ko manas dzimtas sievietes varēja vai nevarēja, ko manas dzimtas vīrieši, vienādi sakot, visa tā ceļamaize, ko es esmu ēdis, un kas man kādu brīdi šķita rūgta, es tagad ieraugu, kas ir tas spēks, ko es patiesībā tāpēc varu. Un sistēmiski īstenībā es varu visiem piedāvāt, padomāt, kas ir tas, ko es daru acis nemirkšķinot, kas ir tā mana profesija, kurā es strādāju, jo viņai ļoti bieži tikai pajautājot cilvēku profesiju, tur lielā mērā var apmēram jau iedomāties viņa izcelsmes ģimeni, jo tas ļoti lielā mērā runā par to, ko mēs tur apguvām, kā gaisu elpot. Un mums liekas, ka es esmu tas, kas māk šo darīt. Un tāpēc 40 gados ir krīze, jo cilvēki ir terapijā. Un viena daļa cilvēki, sevišķi, viņi saskarās ar ģimenes sistēmisko šo pieeju. Viņiem rodās šī krīze, ka viņi saka, bet zini, es vairs negribu visus glābt. Man ir bijis cilvēks, kurš ir nācis uz konsultāciju, viņam bija 7 uzņēmumi ar pieprasījumu, Sanīt, kā to visu paplašināt vēl vairāk. Nu, ieraugot un izstrādājot pāris lietas no savas izcelsmes ģimenes un viss šī stāsta. Cilvēkam šobrīd ir viens uzņēmums, viņš ir 6 aizvērs ciet, viņam ir parādījušies hobiji, viņš vairs negrib glābt visas pasaules nelaimīgās sievietes, un viņš ir samazinājis daudzus uzņēmumus, kuros viņš pirms tam deva vietu visām nelaimīgām sievietēm. Un cilvēkiem parādās izvēles iespēja, un tad, ja cilvēki iet vēl tādu iekšējo garīgo ceļu, tad viņi arī vienā brīdī simboliskā, burtiskā nozīmē var ļoti lielā mērā paklanīties savai dzimtai. Jo tā profesija, it sevišķi tādas specifiskās profesijas, ir jāsaprot, ka tā skaitā mana un manu kolēģu mediķu, glābēju, paramediķu, tās ir profesijas, kuras ļoti lielā mērā runā par sistēmām, no kurām mēs nākam, kas tur ir bijis neiespējams, kas tur ir bijis tik lielā disharmonijā vai deficītā, kad kādam tas ir bijis pilnīgi jāpārvērš par ruporu un profesiju. Un tas ir tas brīdis, kad mēs varam ieraudzīt, kad, kā saka Japāņi, tās rētas ir apzeltītas. Jā, tā rēta, bet viņi ir apzeltīti, un pateicoties tam šis ir mans resurss. Un pateicoties tam patiesībā ir ļoti, ļoti liela svētība. Un arī tas izaugsmas ceļš, kad es tagad to esmu pacēlis jau citā līmenī.
šis viss ir grūti. Tas ir grūti ieraudzīt to paternu un mainīt, tas ir grūti. Zini, kā es tev pateikšu? Ieraudzīt patiesībā nav grūti. Tieši tāpatās tā kā aiziet uztaisīt magnētisko rezonanci, nav grūti. Grūtums ir tad, kad, un to es varu teikt arī caur savu personīgo pieredzi, viena lieta ir saprast intelektuāli, bet otra lieta ir, mēs esam ar ļoti, ļoti daudzām saitēm saistīti ar savējiem. Un kad tu saproti, ja es tagad tiešām darīšu savādāk, piemēram, es nepalikšu neizturamā laulībā, es šķiršos, tad izturēt to iekšējā izraidījuma sajūtu, vientulību, nepiederības, neiederības, vai, piemēram, es varu būt, pieņemsim, turīgs, bet manēji ir situšies kā pa nātrēm. Un manēji ir teikuši, ka visi tie, kas ir turīgi, tie nav godīgi. Man ir bijuši klienti, kas nāk un saka, kad es braucu uz Latgali pie vecmāmiņas, es nolieku savu Teslu. Es paprasu veco Volkswagen, uzvelku ļoti, ļoti vienkārši drēbes, jo vecmāmiņa teiks, ka tad es esmu zaglis. Un tur ir iekšā liels, vienādi sakot, tā lielākā grūtība ir to visu izdzīvot un iedot vietu visām tām jūtām, kuras tad caur mani nāk un pakojās pa tādiem slāņiem augšā, kad es saprotu, kāpēc viņi to nedarīja, kādas sāpes stāv aiz viņiem, un kas ir tā lielā vientulības sajūta, jo tajā brīdī mēs mainām patiesībā savu piederības kodu. Kad, piemēram, pieņemsim, es nedzemdēšu bērnus, es nevēlos bērnus, vai es šķiršos, vai, man ir cita dzimuma orientācija, vai, es neturpināšu dzimtas mantojumu, es braukšu projām, es nepalikšu Latvijā, es nebūšu tā, kas pļaus rudus 3 paudzēs. Un tajā brīdī piedzīvot to, ka no tevis iespējams atsakās tāds lielāks kopums, un tajā brīdī sākotnēji šķiet, ka tas ir tik vienkārši, un pēc tam tu piedzīvo iekšējo trimdu un izraidījumu. Un tās visas pārmaiņas jau ir tā, ka viņas ir biedējošas mums, jo tā psihe kā nekā, viņa ir uzkonstruēta uz kaut ko, un mēs esam kaut kādā veidā dzīvojuši. Un tad, kad tās lietas tiešām ļoti dziļi mainās, tas vairs nav kosmētiskais remonts, kad vienkārši mēs te pieliksim smuku bildi vai pārkrāsosim sienu, tad ir jānes nesošās konstrukcijas, un tad ir ļoti biedējošs brīdis, jo to sauc dekonstrukcija. Kad tevi noārda līdz pamatiem. Un cilvēkiem mainās lielas, dziļas lietas, un cilvēks pats sevi kaut kādā brīdī neatpazīst, kāds viņš bija, teiksim, terapijas sākumā, un kāds viņš ir kaut kādā brīdī. Un tajā brīdī reizēm cilvēki, teiksim, saka, Sanita, mani biedē tas, cik ļoti es šobrīd visu jūtu, vai mani biedē tas, ka no manas dzīves iet projām pietiekami liela daļa cilvēku. Jā, tā ir pārmaiņu cena. Jo tā, ka var dabūt kaut ko ātri, lēti, labi un viegli, tas tā īsti nestrādā. Labā ziņa ir tāda, ka svētas vietas nestāv tukšas. Notiek dekonstrukcija, jo maina tavas pārliecības, tavas piederības. Līdz ar to pēc tam iet projām kaut kādi cilvēki, kas vairs neģēld, neiet kopā ar to pārliecību. Ja? Pieņemsim, cilvēki visi, kas pirms tam sanāca, iedzēra piekdienas vakarā vīnu un par kaut ko pačīkstēja. Tagad, kad tu esi ieraudzījis, ka lietas var mainīties, tev ir īsti grūti ar viņiem vairs pavadīt piekdienas vakars. Bet tik ātri vēl nav radusies jaunā konstrukcija. Tev nav vēl tik daudz to citu cilvēku, un tu piedzīvo vientulību. Un vientulībā reizēm piemetās bailes, kad varbūt es tagad tāds viens arī palikšu, un vecās iestrādes saka, es taču varu panākties atpakaļ, es taču varu vēl to un to varbūt vai ar tiem un tiem cilvēkiem mēģināt sabūt kopā. Un tur ir ļoti, ļoti daudz tādas, nevieglas iekšējās sarunas, kā to visu izprocesēt. Tāpēc, piebilstot tam, ko tu teici, ieraudzīt var, bet izdzīvot. Un tad katrs izdzīvo pēc tās kapacitātes un robežas, līdz kurām viņš var. Un nevienu terapijas arī neiesaku. Es nekad klientiem neiesaku šīs radikālās kustības, kā rakstīt atlūgumus, šķirties, iet projām. Es saku, nav mākas nodedzināt Romu. Es saku, bet rīt nebūs jaunā. Es saku, un ir 2 lietas svarīgas. Pirms tu ej no kaut kā projām, apzināties, no kā es eju projām. Es saku, jo atlūgums vispār neko neatrisina. Tu aizies uz nākamo kompāniju, tev liksies, ka viņi ir pilnīgi savādāk. Bet tevī joprojām ir tas pats imprints, tu esi tā pati glābēji. Jā, tu aiziesi uz lielāku uzņēmumu, uz labāku amatu, bet tu glābsi vienkārši lielākā mērā. Es saku, tāpēc ir jēga saprast, no kā es eju projām, vai tas ir partners, vai tas ir uzņēmums, vai tā ir valsts. Un otrām kārtām ir kaut nedaudz jāsaprot, uz ko es gribu iet. Jo, ja tu atrodies lidostā un tu nezini, uz kuriem tu gribi aizlidot,
Tur ir 100 iespējas, bet viņas to nevar palīdzēt, jo tu nezini, kurš gaits ir tavs, jo tu vēl nezini, uz kurien tu gribi doties. Un arī terapijā mēs parasti sakam tā, kad tā kustība, ja es eju uz kaut kurieni, sakot, ka es negribu, lai man ir kā jums, viņa nav laba kustība, jo mēs ne no kā nevaram aizbēgt, mēs to nesam iekšā. Mēs vienīgi varam mēģināt pie kaut kā cita aiziet, pamazām. Un tas ir tāds meklējumu ceļš, kur ļoti bieži ieejot terapijā, arī, kad cilvēks sākotnēji noformulē, kas ir viņa pieprasījums, viņš mainās pēc kaut kāda laika. Tāpēc, ka tā dekonstrukcija nomaina kaut ko ļoti lielu. Tur pa vidam ir arī tādi brīži, kad cilvēka ķermenis uz to ļoti reaģē. Viņš var slimot, viņam var mainīties garša, viņam var mainīties kaut kāds fizikāls izjūtas, jo dziļākās izmaiņas, kad notiek psihē, viņas nevar neskart fiziku, viņas nevar neskart ķermeni. Ja? Tāpēc arī dziļākās lietas, kas ir ķermenī, nevar izārstēt autoimūnās saslimšanas vai kaut kādas retās saslimšanas, neaiztiekot to, kas slēpjas psihē, dvēselē, emocionālajā sistēmā, nervu sistēmā. Un fiziskas lietas, viņas nevar mainīties ātri, nevar mainīties strauji. Un es parasti iesaku tā, ka jūs izejat kaut kādu posmu terapijā, es saku, un tagad paņemiet pauzi un vienkārši ejiet un dzīvojiet. Jo pirmkārt ir jādzīvo vienkārši šī dzīve, otrām kārtām ir jāiedod laiks, kad tam, ko tu jau minēji, ieraudzīt un saprast, viņam vajag integrēties. Mēs jau varam izlasīt veselīgas dzīvošanas grāmatu, bet mēs jau tāpēc rīt tādi nebūsim. Man to vajag pamēģināt, man to vajag sajust, un tad visam šim mehānismam, kas es esmu, vajag atrast veidu, kā to tagad integrēt. Jā, es vairs nedarīšu tā. Jā, es vairs nebūšu partnerim mamma. Vai jā, es vairs neveidošu subpartnerību ar bērniem. Es vairs neiešu ar 15-gadīgu ūsainu dēlu uz operu, tāpēc, ka man tur vienai ir kauns iet. Ja? Vai es vairs nelikšu bērniem manā vietā piedzīvot manu sapni un par visām varēm pabeigt muzikas skolu. Ja? Bet man vajag atrast veidu, kā ar to visu dzīvot pa jaunam, un tam ir vajadzīgs laiks gan ķermenim, gan nervu sistēmai, jo nervu sistēma ir būvēta kā. Nervu sistēma dara visu, lai mūs nosargātu. Tātad viņi meklē to, kas ir drošs. Un kas ir drošs, tas, kas vislabāk ir zināms, kas ir pazīstams. Ja? Un pazīstams ir viss tās, kur jau ir bijuši pirms mums. Un tāpēc ir jāsaprot, ka nervu sistēma, it sevišķi tādas dziļākās mūsu iekšējās smadzenes, viņas tik ātri nepārkārtojās. Un tāpēc visi šie internetā 3 dienu maratons, kā nomest svāru, 3 dienu maratons, kā rīt kļūt laimīgai, piesaistīt miljonus un tā tālāk. Tur ļoti iespējams, kad iedod jēdzīgu informāciju. Bet tad es parasti saku tā, ja informācija visu atrisinātu, tad Nacionālās bibliotekas sievietes, kas tur strādā, būtu laimīgākās sievietes pasaulē. Jo tur ir visa informācija. Ja? Un datori, kas sevī, glabā ChatGPT vai Wikipēdiju, būtu laimīgākās iekārtas uz pasaules, bet tā nav. Mūs nosaka mūsu paradumi. Un paradumi ir ļoti, ļoti dziļi iesakņojušies, un viņi nevar izveidoties ātri. Ja? Kaut vai paprasīsi, kā jūsu ģimenē griež rosolu. Ja? Un, kad tu paprasīsi, kāpēc, ļoti bieži pateiks, mana mamma tā grieza, viņa arī grieza klāt, vārītu burkānu, vai viņa lika tur arī svaigu gurķi vai vēl kaut ko. Un mēs pat neaizdomājamies, un tie ir paradumi. Un paradumi lielā mērā mūs aizved tur, kur mēs esam, un lai viņus izmainītu, tur ir ļoti, ļoti daudz atklājumu jāveic un vajadzīgs laiks. Jā, tāpēc es parasti klientiem saku terapija, pauze. Gan vienkārši dzīvot, papriecāties, nevis tikai visu laiku rakt un arheoloģiski sevi plēst augšā. Gan arī ir jāiedod laiks, kad nervu sistēmai, psihē un jūsu dzīvē, jūsu bērniem, jūsu partneriem, jūsu tuvākiem cilvēkiem, viņiem ir jāsaslīpējās, ar jums ir jāatrod, kā to jēdzīgi ielikt iekšā. Ja? Tāpēc es nekad neiesaku visas šīs ārējās kustības, tur rakstīt atlūgumus, šķirties, un visvairāk es neiesaku iet un postulēt vakarā draugiem un dzīvesbiedriem, kā pareizi dzīvot. Es saku, jo tas rada tādu augstprātības nobismu un cilvēka psihi vienkārši stumi projām. Ja tu nāks vakarā un stāstīsi, ka es tagad uz terapiju, es esmu apskaidroties, es zinu, Inga, kā tev rīt būt laimīgai. Tas tā nestrādā. Tātad ģimenes tie sistēmiskie sakārtojumi nenozīmē, ka visi tagad ģimenē kļūst draudzīgi un draugi mūžam, bet gluži otrādi var arī būt tā, kad ir kaut kādas šķiršanās. Jā, ir tā, ka visbiežāk ir tā, ka saskaroties ar kaut kādām dziļākām lietām, visbiežāk pirmā reakcija ir fiziskā, tīri pašam cilvēkam. Visbiežāk ir tā, ka cilvēks saka, es pēc tam gulēju nosists. Ja?
jo psihi atslēdz visus filtrus, lai varētu dziļāk to informāciju apstrādāt, lai varētu tikt arī pie tiem failiem, kas ir līdzīgi kā mums mājās, ka mēs nezinām, kur šito likt, mēs prasakam, aiznes uz šķūnīti, arī aizvedam uz laukiem. Ja? Un tajā terapijā visi tie lauki un tie šķūnīši ir sakustināti. Un tāpēc tas augšējais kontrolieris, jeb smadzeņu pieras daivas kaut kāds kontrols filtrs, viņš atslēdzās, ir sevišķi cilvēkiem, kas ir raduši visu kontrolēt. Tāpēc, ka viņam ir jāierauga nērtā patiesība. Bet patiesība pati par sevi kā tāda ir dziedinoša, jo patiesība ir realitāte. Un es parasti klientiem saku tā, pieņemsim šī grīda, viņa ir realitāte. Ja es atspēršos uz viņu, es varēšu piecelties. Bet varbūt man viņa nepatīk, jo viņa nav tur tādā krāsā vai vēl kaut ko, ja? Bet tā ir realitāte. Ja es atspēršos pret ilūziju, piemēram, es uzkāpšu uz krēsla, ja? Es uz viņu ilgi nenostāvēšu, ja es nesaskaršos ar kaut kādu nērto realitāti, bet dziedinājums un izmaiņas dzīvo realitātē. Un tas, ko dara šī pieeja, viņa parāda, kāda ir realitāte. Viņa parāda, kā tas ir, un ļoti bieži mums iekšā ir noliekums. Nu, nevar būt, ka es tik ilgi to neredzēju. Vai nevar būt, ka manā dzimtā ir bijis arī tas un tas. Ja? Tajās grupās ir tā, ka vienalga, vai tas ir grupās vai individuāli, saskaroties ar šo realitāti. Tātad fiziskās reakcijas, cilvēkiem, kas ir milzīgu tādu nepieciešamību pēc kontroles, tad ļoti bieži piemetās kaut kāda vīrusi, temperatūras, saslimšanas, jo kaut kāds lielāks spēks, tā kā viņi noliek uz lāpsņām un saka, to nebūs tagad visu kontrolēt. Bet vienlaikus tev būs piedzīvot, ka tas nav bīstami, ka tas nav apdraudoši, kad lietas mainīsies, bet ar tevīm viss būs kārtībā un iespējams pat vēl labāk nekā pirms tam. Tad otrā reakcija parasti ir emocionālā. Cilvēki raud, es saku, un pat neprasiet jau, par ko jūs raudat, jo tās asaras ir kā tāda vairākās paaudzēs omnibā neizņemta paciņa, jūs esat tas, kas viņu ir izņēmis, vienkārši, jā, jūs raudāsiet šobrīd kādu brīdi par 2 un par 3, un tad jau pēc kāda laika tikai vairs par sevi. Un trešās izmaiņas ir sociālās, ar mani un ar cilvēkiem, jo visā tajā sistēmā, tajā musturā es tagad ieņemu kaut kādu citu vietu, un līdz ar to es ieraugu kaut ko citu, es ieraugu tos, uz ko man neļāva skatīties, es ieraugu tēva dzimtu, vai es ieraugu visas dzimtas sieviešu sāpes. Ja? Un tajā brīdī es sāku veidot attiecības ar cilvēkiem savādāk, un jā, tas daļā gadījumu, tas nozīmē, ka kaut kas no mūsu dzīves aizies projām, bet daļā gadījumu, un visbiežāk tas nozīmē, ka beidzot mūsu dzīvē iekšēji vai ārēji ienāks tas, kam patiesībā tur ir vieta. Ja? Un pārmainīsies kaut kādas lietas, un manā pieredzē visbiežāk ir tā, kad cilvēks, kurš ir saskāries ar to, ko var caur šo pieeju piedzīvot, viņš pēc tam padalās, un pēc tam nāk kaut kādi citi cilvēki, un tas ir viņus, kaut kādā ziņā, ja tā var teikt, iedvesmojis, ka viņi saka, es zinu to cilvēku stāstu, es zinu arī to viņa ceļu, un es esmu pārsteigts par to, kā lietas var kaut kāds mainīties. Bet tas, ko es viennozīmīgi neiesaku, un es arī neļauju, un es to nedaru, pierakstiet manu vīru vai pierakstiet, pirmkārt no vienas ģimenes mēs neņemam citu cilvēkus, otrām kārtām ir tā, ka uz izmaiņām var iet cilvēks tikai tad, kad viņš to vēlās pats, viņu nevar pieauguši un nevajag pieauguši cilvēku vest citam, un arī ir tā, ka ja viens cilvēks iet intensīvi terapijā, es saku, tas ļoti, ļoti sašūpos to visu sistēmu. Tur nevajadzētu, ka paralēli ar tevis šūpojas otrs atlants, ar ko jūs vispār to visu turat. Tagad ej tu, un pēc kāda laika, iespējams, var iet tas otrs cilvēks, bet tā kā apzināti sašūpot visu, jo tur ir tas efekts tāds, kad pēc kaut kāda brīža tās sistēmas, kā tāds liels vilnis pārmaiņas nāk, un es parasti saku, priecājieties, ka tās izmaiņas nemaz nenotiek uzreiz, jo jums vēl nav tik daudz resursu. Jūs mentāli redzat savādāk, bet visa jūsu būtība vēl ir pa vecam. Un ja rīt nāk tās jaunās pārmaiņas, jūsu būtība viņas vēl nespēja turēt. Iedomājies, tev rīt ir 100 reizes vairāk naudas. Rīt, teiksim, šīs studijas vietā tev ir, es nezinu, tur pasaules CNN lielākais birojs, ja? Vai tu to vari, vai mēs to varam izturēt, ja? Un ko tas mums prasīs. Ja? Tā kā jā, izmaiņas notiek, jo patiesībā jau mēs vēlamies izmaiņas, bet mūs tikai biedē tās izmaiņas, un mūs biedē arī tās jūtas, ko tas atnes. Ja? Bet parasti aiz tā visa patiesībā stāv ļoti liela mīlestība, jo visi arī tie sarežģītie stāsti, viņi veidojās tāpēc, ka katrs kaut kādā savā dzīves situācijā ir redzējis un jūtas, ka tas, ko viņš dara, ir labākais, ko viņš var izdarīt. Es, pieņemsim, tev to nepateikšu. Es to noklusēšu. Mēs to neatzīsim, tāpēc, ka tā pārējiem, jeb lielākam vairumam būs droši.
Ja? Un kaut kādu laiku tas strādā, bet pēc kaut kāda laika tā sistēma, piemēram, ļoti bieži Latvijā ir valdonīgas ar diezgan daudz vīrišķām īpašībām apveltītas sievietes. Jā, viņas var gūt panākumus sociumā, viņas var realizēties, jo viņām pieder tās īpašības, par kurām var sapņot vīrieši. Bet viņas raud guļamistabā, viņas raud dzemdību zālēs, viņas raud auglības klīnikās, tāpēc, ka tur daba atgādina, ka tu esi sieviete. Un tas, ka tu esi gudra, varoša vai vari tur visu valdīt un skaldīt, tas ir diametrāli pretējais, ko vēlās tavs olnīts vai tev dzemde vai tā iekšējā kaut kāda emocionālā būtība. Un tieši tāpat kā vīrieši, viņš varbūt ir ļoti labs kaut kādā mākslas jomā, viņš ir ļoti jūtošs, viņš ir burvīgs, šefpavārs, mūziķis, režisors vai vēl kaut kas. Bet viņa izaicinājums ir, kā radīt taustāmo realitāti, kā nopelnīt burtiski naudu. Ja? Un savukārt vīriešu stāsti ir ļoti bieži tādi, ka mans tēvs vai vectēvs bija agresīvs, burtiski agresīvs. Viņš sita, viņš darīja pāri, un es iekšēji esmu daļēji atteicies no viņiem. Es esmu pateicis, es nebūšu kā jūs. Un no vienas puses, jā, viņš nav agresīvs. Viņā ļoti, ļoti dominē feminīnās, sievišķās īpašības. Viņš ir ļoti labs sarunu biedrs, viņam ir ļoti augsta emocionālā inteliģence, bet viņam ir grūti būt alfa tēviņam. Viņam ir grūti nopelnīt naudu vai lielākā maksa, kas ir šiem vīriešiem. Es nekad nebūšu kā mans tēvs. Un kad to man saka vīrietis, kurš nevar tikt pie bērna, es saku, šī ir tava maksa. Tu šobrīd nevari būt kā tavs tēvs. Tu nevari būt tēvs. Jo tu noliec savu tēvu. Tev nav jāpieņem viss, ko viņš ir darījis, bet tev ir jāatzīst, ka tu esi cēlies no sava tēva vai no sava vecā tēva, jo savādāk šobrīd tava sēkla nevar radīt bērnu. Tu nevari būt tēvs. Tavs ķermenis perfekti izpilda tavu programmu. Un sievietes, kurām ir liela konflikta ar mammu, emocionāli sāpīgi, viņas, pieņemsim, saka, es nekad negribu, lai kāds bērns piedzīvo to, ko es piedzīvoju bērnībā. Viņas sēž neauglības klinikā, es saku, reku, tas ir. Šobrīd neviens bērns caur tevi nepiedzīvos to, ko mamma viņam var izdarīt bērnībā. Jo šobrīd tu nevari tikt pie bērna. Šobrīd ir maksa tā, ka tu pateici, es nebūšu kā mana mamma. Un tavu psihi tu izdarīji ļoti burtiski. Mēs pasargāsim tevi. Tu vienkārši vispār nebūsi mamma. Un līdz ar to defaultā tu neizdarīsi neko kā tavu mammu. Un tas ir sāpīgs, bet dziedinošs ceļš ieraudzīt savus vecākus ar tām acīm, kur mēs esam viņu pieaugušie bērni. Un atzīt to, kas ir jāatzīst. Es esmu jūsu bērns, es esmu cēlies no šīs dzimtas, bet un ieraudzīt un ne tikai pateikt, ka, pieņemsim, es negribu būt agresīvs vai vardarbīgs, vai es negribu būt sieviete, kas tur, pieņemsim, kontrolē visus dzimtas vīriešus, bet es ļoti bieži lieku arī vizuāli izlikt ar figūrām. Es saku, bet man mēģina paskatīties tālāk. Es saku, neviena sieviete no laba prāta nevelk bruņukrēklu un neņem zobenu. Un neviens vīrietis no laba prāta neatsakās no vīrieša spēka. Tam aiz muguras ir kaut kāds lielāks notikums, tam aiz muguras ir kaut kāda lielāka trauma. Un tad strādājot ar visu to, kas tur ir, ienāk vieta arī par pirmcēloņiem. Kāpēc tā sieviete kļuva tik vīrišķīga? Kāpēc tas vīrietis baidās saskarties ar savu pilno vīriešu spēku un potenciālu? Un ieraugot to un iedodot tam visam vietu, tajā visā lielajā sistēmā, ja tā var teikt, aiziet tā dziedinoša kustība, un tam cilvēkam tajā sistēmas enerģijas līmenī ir iespēja savienoties ar tiem, kas ir pirms viņa, bet nekopēt viņu dzīves stāstus. Es arī esmu viens no jums, es pieņemu savu dzīvi par to cenu, par kādu tā ir atnākusi, bet jums ir jūsu liktenis un man ir manējais. No šī brīža es jums visiem dodu vietu savā sirdī, bet es arī novelku robežšķirtni starp jūsu izvēlēm un manējām. Lūdzu, skatieties man labvēlīgi tagad, kad es mēģināšu iet un darīt savādāk, vienlaikus saglabājot cieņu pret jums, bet arī atrodot vietu, kā man būt vīrietim šodienā vai kā man būt sievietē šodienā. Un tad ne tikai cilvēkā notiek izmaiņas, bet notiek arī sistēmā vai pat pārī. Pieņemsim, vienam cilvēkam strādājot, tas otrs, ja viņš grib palikt sazobē ar šo cilvēku, ja, teiksim, šī sieviete ir atvērusi vaļā savu ievainojamo daļu, kāpēc viņas ir tik valdonīgas, tad vīrietis var vērt savējo vaļā, kāpēc viņš tik ļoti baidās būt valdonīgs un vīrišķīgs. Un tas dziedinājums ir tas, kas ļoti bieži viegli pieskarās tam cilvēkam blakus, un tajā sistēmā otru elementu netiešā veidā arī skar. Un tāpēc ir tas teiciens, ko ir teicis kāds no pasaules gudrajiem, kad
ievainotie, kas neko nav darījuši, vienkārši iet un ievaino tālāk nākamos. Teiksim, traumētais iet un retraumatizē nākamo. Ja? Un savukārt dziedinātie dziedina nākamos. Vienkārši ar to, ka viņi sāk rīkoties, dzīvot savādāk, un ja mēs ar viņiem esam saistīti, tas vienkārši, tā kā tu tīrā ūdensglāzē ieliet netīru ūdeni, vai pēc tam tu lietu klāt ļoti daudz tīru ūdeni, viņš pēc kādu brīžu izmainītu. Tu ūdens sastāv un viņš atkal kļūtu tīrs. Ja? Tā ir tā labā, nosacītā maģija, brīnums par to, kā mēs visi esot vienā sistēmā, vienam mainoties, ļoti daudz, kas var pamainīties pārējiem. Šie jau bija tādi ļoti labi noslēguma vārdi mūsu sarunai, bet tā kā šī saruna ir tādā ģimenes dienas kontekstā, tad tādā noslēgumā, kas ir tāds tavs, vai tu jau gan vairākus aicinājumus izteici klausītājiem, bet aicinājums ģimenes cilvēkiem, kā padomāt par to savu dzīvi un par savu likteni vai par savām grūtībām? Es pirmkārt varbūt ieteiktu mazināt tādu slodzi, spriedzi uz sevīm, kad man ir jābūt labākai vai man ir jābūt ļoti, ļoti labam. Ir divas lietas. Mūsu bērniem vajag, lai mēs esam emocionāli pieejami viņiem un lai mēs viņiem radām drošību. Un tā drošība var būt būdiņā, tā emocionālā pieejamība var būt galīgi ne Michelin restorānā. Tā kā darīt tās lietas, kas mazina manu trauksmi, kas ļauj man justies labi pašam savā dzīvē, savā ādā, savā ķermenī un būt spējīgam veidot ar bērnu emocionālās klātesam. Vienkārši viņam būt klātesošam. Un tas ar to viņam dos drošību. Un tad, kad cilvēks ir drošībā, viņam dabiski atraisās viņa potenciāls. Ja bērns jutīsies, ka viņš ir drošībā, viņam būs lielāka ziņkāra, zinātkāra par šo dzīvi, par šo pasauli, bet ja viņš būs sterilā, neirotiskā, kontrolētā, perfektā, tur super nezinu kādā tur vidē, viņš nejutīsies droši. Ja viņam var rasties suicidālās domas vai vēl nezinu kas. Bet varbūt tādas lielākās lietas vai kaut kāds tāds ieteikums ir, es teikšu tā, ja tu trešo reizi piedzīvo, kad scenārijs atkārtojās, nomainot partneri, nomainot valsti, nomainot kaut vai pa dzimumu vai tautību vai darba vietu, tad saproti, kad tas dzīvo tevī un tu to vienkārši nes līdzi. Bet ļoti iespējams, kad tas nav sācies ar tevi. Un tāpēc arī tu to īsti tikai skatoties lokāli uz sevi, tu to nevar izmainīt. Ne ar diētām, ne ar maratoniem, ne ar kaut kādām labām apņemšanām. Un tad ir vērts mēģināt. Un tā labā ziņa ir tāda, ka šī terapija vai šī pieeja, šī vispār domāšana, ģimenes sistēmiskā domāšana, viņa nav paredzēta ilgtermiņa. Tur nav jāiet gadiem, tur nav jānodarbojās ārkārtīgi ilgi, tur reizēm pietiek ar vienu sesiju, ar vienu sakārtojumu, un tas pieskāriens ir noticis, un tās lietas tālāk dabiski, tā sistēma sakārtojās, pārkārtojās, tā ka tas ir palīdzoši, tā kā es varbūt teiktu tā, ka tas nav sācies ar tevīm, un ļoti bieži, kad mēs ienākam šajā pasaulē, lielais scenārijs ir uzrakstīts. Ja mēs neapzināmies un neko nezinām par tiem, kas to scenāriju ir uzrakstījuši, mēs neapzināti vienkārši paņemam kaut kādu lomu un viņu nesam. Un tad mēs darbojamies scenāriju ietvaros. Bet ja mēs neesam ar viņu apmierināti, un ja kuro reizi jau tur viss atkārtojas, iet uz riņķi, tad varbūt ir vērts aiziet un paskatīties, kas tad to scenāriju ir rakstījis, no kurienes es nāku, un tad ir iespējams visādas izmaiņas, un, manuprāt, mēģināt ir vērts. Paldies tev par tādu ļoti stiprinošo sarunu. Paldies!